Daugavpils satiksme pagājušā gada beigās saņēma savus 4 jaunos tramvajus pēc dažādiem, varbūt netik veiksmīgiem iepirkumiem. Beidzot noslēdzās, viss ir savā vietā. Esam ieradušies Daugavpilī, aprunāties ar Artu Drubinieku, valdes locekli Daugavpils satiksmes par to, kādi ir pirmie secinājumi ar jauno vilcienu izmantošanu. Arti, ziema pagājusi. Kādi ir secinājumi, vai bija tādas pašas problēmas kā kolēģiem no Vivī, vai tik traki nebija? Nē, paldies Dievam, teiksim, ka šīs problēmas mums nebija. Un, laikam, izejot no tā jūsu jautājuma, jāsaka, ka patiesībā iespējas ir pozitīvs. Jā, jūs pareizi pieminējāt to, ka nebija vieglas iepirkuma process, jā, tā ir taisnība, bet jāatzīmē, ka šeit noteikti liela loma spēlē ģeopolitiskā situācija un arī maksimāli īsais izpildes termiņš, kas noteikti darīja bažīgus visus tos pretendentus, kas iespējams būtu vēlējušies pieteikties, bet izvērtējot gan diezgan sarežģīto tehnisko specifikāciju, gan arī šos te īsos izpildes termiņus, tad es domāju, ka liela daļa no pretendentiem atkrita tieši šo 2 aspektu dēļ. No 4. iepirkuma reizes mēs saņēmām uzvarētāju, kas mums jāatzīst par prieku bija pats Daugavpils, teiksim, uzņēmums, kas ir Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīca, un kas nepabeidījās. Un neteikšu, ka es pilnīgi pieļauju, ka viņiem tāpat kā mums bija bažas par izpildes grafiku, jo tas bija patiešām īss. Praktiski gada un 2 mēnešu laikā bija ierāda produkts, un nebažīties laikam būtu neloģiski, ja? Bet rezultāts ir pozitīvs, mēs esam apmierināti, mēs esam saņēmuši kvalitatīvu un labu produktu. Tā summa 1,8 miljoni, kā izskanējis, ka diezgan daudz, bet jums minējāt arī tur ir savi iemesli. Jā, pilnīgi pareizi. Es domāju, ka mums jāņem vērā klimatiskie apstākļi, tātad praktiski viss vagons ir lielākoties uzbūvēts no nerūsējošā tērauda, kas noteikti sadārdzina šo visu procesu. Ir ņemt vērā visi klimatiskie apstākļi, kas ir mūsu klimata joslā. Tātad šis vagons ir spējīgs braukt sākot no plus 40 grādiem un beidzot ar mīnus 40 grādiem. Un tas ir tas, ko jūs sarunas sākumā minējāt, pozitīvais, kas mēs ceram, ka nebūs tādas problēmas, kā ir ar Vivī. Respektīvi, te ir izvērtēti gan klimatiskie apstākļi, gan citas nianses, un mēs ceram, jā, ka produkts atbildīs tām mūsu gan prasībām, gan iecerētajām gaidām, ko mēs patiešām sagaidījām no šī produkta. Jā, summa nav maza, bet, kā jau minēju, mums visiem jāatcerās, ka ģeopolitiskā situācija ir mainījusies un ir diezgan izteikti sadārdzinājumi jebkurām tehniskajām lietām, izejmateriāliem. Tā skaitā arī darba spēkam. Ko tālāk? Jo šie ir, ja neskatot vecos Tatru vilcienus, šie ir pirmie 4, kas nav ražoti Krievijā. Kāda plāna par šo vagonu nomaiņu, kam trūkst rezerves, to jūs saprotat? Jā, arī diezgan sāpīga tēma mums pašiem. Tātad kaut kad pārredzamā nākotnē mēs saprotam, ka tā, ja ne tagad, tad kaut kad nākotnē kļūs par mūsu problēmu. Tātad tā būs jārisina, un es domāju, ka šeit ir ļoti nopietni jādomā pie modernizācijas projekta izstrādes, pie kā jau patiesībā esam ķerušies. Tātad šogad ceram, ka izstrādāsim šo te modernizācijas projektu un varēsim būt gatavi, teiksim, izsludināt arī kādus iepirkumus, jo tas ir mūsu izpratnē pareizākais ejamais ceļš. Tātad pāriet visiem šiem te, jau nedaudz vēsturiskajiem vagoniem, ar kuriem mēs šobrīd braucam pa mūsu pilsētu, pāriet uz pilnībā Eiropas detaļām, tādā gadījumā kļūstot, viennozīmīgi neatkarīgi no, tajā skaitā arī no agresoru valstīm. Lai mēs būtu, teiksim, droši, ka mūsu tramvaji spēs kustēties pilsētā un nodrošināt sabiedriskos pakalpojumus. Visur ir šie te izsaukuma pogas, ja? Tad ir stopkrāns, tad ir signāls vadītājiem, ja mums vajag notiek kaut kas neparedzēts. Ja? Teiksim, redziet, kur mēs šeit varam signāls vadītājiem, kur mēs runājam par to, ka te varētu būt kaut kādas problēmas invalīdam vai kaut kādas problēmas māmiņai ar ratiņiem vai šeit arī jūs redzat visu pilnībā, redzēt, te ir signāls vadītājiem, ka ir invalīds ratiņi. Šeit ir signāls vienkārši, ka tā ir trauksme, šeit ir durvju poga, respektīvi tas ir 21. gadsimtam atbilstošs līmenis, kuru mēs esam sagaidījuši. Un mēs tā skaitā mēs runājam par šo cenu. Ja mēs gribējām labu produktu, tad acīm redzot par šo labo kvalitatīvu produktu arī kaut kas ir jāsamaksā. Tā kā, tas tāds jautājums diskutējams, vai tas varbūt ir nedaudz par dārgu, vai tomēr tas ir tādā cenu amplitūdā, kas mums ir pieņemama.